Ir brīdis, kad tu apstājies un pēkšņi saproti, ne jau pasaule ir skaļa, skaļums ir iekšā. Tu saki, es gribu mieru, bet kaut kur dziļumā nemiers ir kļuvis par pieradumu. Tu saki, es gribu mīlestību, bet sirds vēl joprojām tur bruņas. Tu saki, es gribu stabilitāti, bet ķermenis augst uz rāviena, lai tikai sajustu, ka dzīvo. Un tad tu ieraugi, ārējais konflikts ir tikai atbalsts. Partneris nav ienaidnieks, klients nav spiediens, pasaulē nav sots. Tā ir skatuve, uz kuras izspēlējas tas, ko tu vēl neesi sevi samierinājusi. Kad iekšējie pretstati satiekas, sākas jauna elpa. Nevis cīņa, nevis pierādīšana, nevis izdzīvošana, bet izvēle. Es varu dzīvot bez adrenalīna kā degvielas, es varu radīt bez spriedzes kā motivācijas, es varu mīlēt bez kontroles kā drošības. Degviela mainās klusumā, ne ar spēku, ne ar cīņu, bet ar apzināšanos. Es redzu tevi vecais mehānismu, paldies, ka sargāji. Tagad es izvēlos citādi. Un tad dzīve vairs nav izturēšana, tā kļūst par pieredzi. Miers nav garlaicība, stabilitāte nav ieslodzījums, mīlestība nav kontrole. Panākumi nav drauds, tie ir atļauju būt, atļauju just, atļauju baudīt. Varbūt šodien tu tikai pamanīsi mazu iekšēju konfliktu un pajautāsi sev, vai es reaģēju uz realitāti vai uz vecu stāstu. Tieši tajā brīdī sākas degvielas maiņa.